Sveiciens visiem no Kurbas leduskalnes. Šodien, 7. jūnijā, labdarības spēle Ukrainas atbalstam. Latvijas izlases bijušie esošie spēlētāji pret zemesardzes izlasi. Tā kā gaidām ārpusē dronu skola, kaujas tehnika, zupas virtuve. Tā kā viss kārtīgiem hokeja svētkiem un, protams, ar vienu domu Ukrainas atbalstam. Tiekamies! Labdien! Aiz muguras ir Patria XA300, Nacionālo bruņoto spēku šobrīd galvenais transporta līdzeklis bruņtehnikā. Aprīkojumā šādas mums ir lietošanā vairāki simti. Patria tiek ražota Latvijā. Pamatmērķis Patria ir pārvadāt personālu. Ar Patriju mēs nebraucam uzbrukumā, mēs frontes līnijā iekšā nebraucam. Mēs aizvedam personālu, izsēdinam 10–10 km no kaujas vietas un braucam atpakaļ, atvedam munīciju, atvedam pārtiku un tam līdzīgi. 9,3 litru dīzeļa Scanias turbodīzels. Jaudīgs, un tas, kas varbūt arī, ko daudz nezinu, tad Patriju varam braukt iekšā ūdens tilpnēs, šķērsot ezerus upes. Nav ārprātīgi lieli viļņi. Tātad iebraucam, aiztaisam durvis ciet, viens paliek uz lūkas. Braucam iekšā ūdens tilpnē, ieslēdzam dzenskrūvus un peldam. Mums ir liels prieks piedalīties šajā pasākumā, kas ir saistīts ar militāriem cilvēkiem, kas arī māca izklaidēties un jēdzīgi to izdarīt. Un mēs esam no dronu skolas, jeb Dronhaus LV. Mums ikdienā paiet apmācību veikšanā gan jauniešiem, gan civilu personām, gan arī militāru personām. Ikdienā mēs mācām nevis dronus būvēt, bet gan tieši lidot ar viņiem. Pareizi to izdarīt, droši to izdarīt un iemācīt, kā tam visam ir jāstrādā. Mums arī šobrīd ir atvests līdzi simulatori. Visi var iemēģināt roku, kā tas izskatās gan dzīvē, gan arī uzliekot brilles vai vestibulārais aparāts, tā teikt, tur līdzi, vai ir kaut kādas jaunas emocijas iegūstamas caur virtuālajām brillēm. Un tas ir, kā es teiktu, vienam tas ir jauns hobijs, varbūt tās zvejošana sāk apnikt, tad sāk parādīties droni. Šis ir ļoti labs veids, kā atrast sev iespējams ģimenes jauno hobiju, ko visiem kopā dodoties brīvā dabā, svaigā gaisā, un ar kaut kā jautru un interesantu nodarboties gandrīz jebkuros laikapstākļos, jebkurā gada laikā. Safilmēt sev jaunus kadrus arī atvaļinājumos un tam līdzīgi. Tā kā daram to droši, gan jāpiezīmē, šis pasākums viss ir ļoti regulēts šobrīd, tāpat kā autobraucējiem ir tiesībām jābūt un tā teikt, jāpārzina arī noteikumi, lai mēs to gaisa telpu sadalītu starp lielajām lidmašīnām un viens otram netraucētu. Tā kā, jā, tas ir pāris minūšu jautājums un spīdums acīs, teikšu tā.